Es esmu Mareks Markus. Kopš 2020. gada 9. decembra tika nolaupīti mani bērni, kuri turpinājumā tika slēpti. Tas notiek ar vienu. Rit 6. vasara un 6. gads, kopš es cenšos dažādos veidos gan satikt, gan uzrunāt savus bērnus. Saviem bērniem es esmu teicis dažādos arī video vēstījumos, ka man nav ziņu par viņiem, un tas ir arvien šādi. Tieši tāpat kā arī maniem tuviniekiem, maniem radiniekiem, brālēniem, māsīcām nav ziņu par jums, mani bērni. Es šajā reizē gribu ierunāt un pastāstīt jums kādas pārdomas, kas ir saistītas ar cilvēku pasauli, kurā tomēr ir arī tādi, kas ir pazaudējuši savu cilvēcību. Un kā tas izpaužās? Tas izpaužās tajā, ka dažādās ģimenēs pamanās būt dažkārt kāds tāds vecāks, kas atsvešina bērnus no otra. Un tad, lūk, man ir jautājums, kas tas tāds par cilvēku, kas atļaujās veikt šādu cietsirdīgu darbību? Es pārfrāzēšu šo jautājumu un pastāstīšu no savas pieredzes, kas ir saistīta ar manis paša bērniem. Vēl tajā laikā, kad Robertam bija 6 gadi un Emīlijai 4, mēs labprāt pavadījām laiku kopā. Tās bija un rotaļas, un spēles, un pastaigas, pārgājieni pie ūdeņiem un citur, arī sportlaukumos. Mums bija ļoti daudz un dažādu aktivitāšu, un mēs piedalījāmies viens otra dzīvē, atbalstījām. Es sargāju savus bērnus un mācīju viņiem domāt ar savu galvu. Un tagad jautājums, kā jūs domājat? Ja, piemēram, manā situācijā pēc tam, kad tika safabricēta lieta pret mani uz tā pamata, ka es nelietoju vergu lupatu uz sejas Covid afēras laikā, kā jūs domājat, ja bērni tomēr būtu palikuši un dzīvojuši pie manis? Vai man būtu kāds pamats runāt desmitiem, man liekas pat pāri 100 vēstījumu šo pēdējo apmēram 6 gadu laikā un stāstīt tās pārdomas, kuras esmu stāstījis? Pavisam noteikti publiski es daudz mazāk būtu ko pastāstījis, bet tā nu ir noticis, kā ir noticis. Ko es gribu pateikt? Es gribu pateikt to, ka visa šī afēra pret maniem bērniem un mani, tāpat maniem tuviniekiem un draugiem, būtu beigusies jau pašā saknē un pamatos, ja mani bērni būtu ar mani, jo man nav nekāda tāda ne gribēšana, ne motivācija, ne pat doma nodarīt to, ko nodarīja mums, bērnu māte, kopā ar saviem sabiedrotajiem, zem kuru tupeles viņa bija un arvien atrodas. Ko es ar to gribu sacīt, precizēšu vairāk. Tātad es neveicu bērnu atsvešināšanu ne no savu bērnu mātes, nedz arī citu ģimenēs. Es neesmu veicis šādu atsvešināšanu. Gluži pretēji, mana dzīve un tie, kas zina mani no tās sacīt senajiem laikiem, zina, ka es esmu strādājis ar bērniem gan draudžu ietvaros, gan arī sporta aktivitāšu kontekstā. Un tie ir bijuši gadi, kopumā daudzi gadi. Lai piesakās Latvijā vismaz viens tāds tētis un mamma, kuru es, Mareks Markus, būtu atsvešinājis no viņu bērna vai bērniem. Nu, lai piesakās. Nepieteiksies neviens, tāpēc, ka es šādas darbības neesmu veicis, un pat man tādas nav neprātā nākušas. Es esmu sargājis ģimenes, un to arī darīju Covid afēras laikā, protams, savu ierobežoto iespēju ietvaros. Un tajā laikā, kad es Covid afēras situācijā mudināju cilvēkus veikt tiesvedību pret šo režīmu, kas piesavinājies Latvijas vārdu, tad nepagāja ne 3 nedēļas, kā pret mani jau bija uzburta un uzcepta lieta, kuru pēc tam pārtapa par ģimenes lietu. Tad jautājums, kā tad tā, ja tā saucamā ģimenes lieta pēc tam turpinājumā bija tik ļoti ģimenes lieta, tik ļoti, ka vairāki mani audio un video manās ierīcēs, kur es stāstu par saviem bērniem, turklāt arī bērnu liecības ir izpostītas neatgriezeniski. Citur pat tādās vietnēs kā Elpo brīvi YouTube kanālā. Tam, ko es stāstīju, ir nogriezta skaņa, piemēram, saistībā ar notikumu 5. maijā 22. gadā. Tas bija notikums, kurā es, turpinot meklēt savus bērnus, satiku bērnu māti un viņai jautāju,
Kur ir Roberts un Emīlija? Kur ir bērni? Kāpēc bērni nedzīvo kopā ar tevi? Un es šoreiz pateikšu citu kontekstu. Ja es ar saviem bērniem labprāt pavadīju laiku kopā, tad bērnu māte bieži vien tad, kad mēs bijām vai nu mājās, vai devāmies āra pastaigās, nelabprāt pievienojās. Un ja mēs, piemēram, bijām arī, kā tagad vasarā, daudzas ģimenes ir ūdens priekos ar saviem bērniem, tad mēs bijām bieži vien ūdeņos vai rotaļājāmies, spēlējāmies, katrā ziņā bijām viens otram tuvu pieejami, es un mani bērni, tad bērnu māte ko darīja? Sēdēja telefonā. Var jau teikt, ka varbūt jau tad, laicīgi, viņi gatavojās afērē pret mums, tas man nav zināms, tas tiks noskaidrots. Taču gribu sacīt, ka tie, kas atsvešina bērnus no viņu tēta vai mammas, tie nav cilvēki. Tie ir pazaudējuši savu cilvēcību, savu godu un sirdsapziņu. Es atceros arī kādu tādu sarunu, kas tapa Facebook vietnē, un kurā kāda trollene uzklupa man, un kad es jautāju viņai, nu ja tu tik ļoti labi zini, kas patiesībā notika, tad pastāsti man, kāds ir pamats, kādēļ režīms, kas tēlo Latvijas valsti, atņēma man iespējas sazināties ar maniem bērniem, tāpat arī satikties. Kāpēc? Ko es tādu nodarīju saviem bērniem? Vai kāds spēja atbildēt? Un neviens nespēja atbildēt. Un šī te jau pieminētā trollene pateica, ka uzskatu dēļ, iedomājieties, man pateica, manu uzskatu dēļ, un kad es jautāju precīzāk, kādu tieši uzskatu dēļ režīms pret maniem bērniem šādi cietsirdīgi izturās, protams, arī pret mani, atbildes jau nebija. Un tad es pateikšu no savas puses, kādi tad varētu būt tie režīmam kaitīgie uzskati. Nu, tad es pateikšu patiešām. Es nedzeru, nemaksāju līdz ar to morālo kropļu nodokli, es nesmēķēju, arī šo kropļu nodokli viņiem režīmam iet garām, vēl citi kropļu režīma nodokļi iet garām man, tātad es to nedaru. Es vispār šīs darbības, ko iepriekš pieminēju, neveicu savā dzīvē. Pēdējās reizes, kad es to biju pamēģinājis, bija tā saucamais pusauģu vecums, un pēc tam ar to bija finišs. Tad kāpēc vēršās pret mani? Tāpēc, ka es nemaksāju klaušas un nodevas režīmam? Jā, es nemaksāju un nemaksāšu. Kopš es sapratu, ka šis ir tiešām kaitēkļu un Latvānijas režīms, es arī šim režīmam nevienu centu vairs nemaksāšu ar savu darbību, ar savu profesionālo darbību. Nemaksāšu. Es pat režīmu pasi esmu nometis stūrī, kaktā, kā tādā izgāstuvē. Miskastē precīzāk sakot. Man to nevajag, un neviena pasi man vairs nebūs vajadzīga. Es nevienam nesaku cilvēkam, ko katram darīt savā dzīvē. Katrs pats izdara savas izvēles, bet pēc tam, kad es esmu izgājis cauri šim te Latvānijas režīmu murgam, kā viņi ņirgājās par mani, maniem bērniem, maniem tuviniekiem, tāpat atsevišķiem draugiem, es šim režīmam rādu simboliski. Jā, ļoti simboliski. To pašu ar celi, ar kāju un citām vietām varētu iedot katram kroplim bietē. Es šo saku tiešā valodā. Jo pēc tam, kad es esmu visai, runājis, stāstījis, kas un kā noticis. Ziniet, režīma un propaganda lēticīgajiem tas jau dara, ka cilvēks cieš, padodās vai tur citi salūst, bet es neesmu no tiem, kas padevās. Es neesmu no tiem, kas salūst, lai gan dažādas metodikas tika lietotas pret mani. Un tālāk es pateikšu arī saviem bērniem kādas atmiņas no dzīves, bet pirms tam ar mazu atkāpi to pateikšu. Tātad jūsu māte kopā ar saviem sabiedrotajiem apmeloja man tajā, it kā es būtu ko nodarījis pāri. Jautājums, ko tad tieši es nodarīju pāri? Kādā veidā? Lietot uzpūri es nelietoju. Ja? Tātad, ja to nosauc par vardarbību, tad tas jau pašā pamatā ir absurds. Tas ir bezkaunīgs apmelojums. It kā es būtu ar to, ko nodarījis pāri. Tālāk. Vai es pieskāros jūsu mātei, piemēram, būtu, es nezinu, uzšāvis, sitis pļauku vai pat nopietnāk ar dūri uzšāvis vai ko tādu darījis? Nemūžam. Viņa nav no manis dabūjusi sitienu, lai gan būtu pelnījusi. Un tā pamatīgi. Viņa tiešām ir pelnījusi. To ir sacījis neviens cilvēks sarunā ar mani, bet es to neesmu darījis. Es esmu saudzējis jūsu māti, kur ir izturējusies pret jums, mani bērni, ļaunāk nekā pamāte.
Es nepārteicos un neesmu pārspīlējis, jo cilvēks, kas dara un darīja to, ko darīja pret jums, pakļaujot jūs medicīniskiem eksperimentiem, kā nacisti to darīja koncentrācijas nometnēs, tas ir sadisms, un tā ir gļēva puņķu tapa, kas šādi, darīdama, ko liek kropļu institūcijas, kas tēlo valstis, pakļāva jūs, Robert, un tevi Emīlija. Tātad tevi, Robert, un tevi Emīlija pakļāva šiem eksperimentiem. Un viņi arī neslēpa to, ka viņi darīja, ko viņai lika. Es jums pateikšu, bērni, tieši. Tādi, kas dara, ko viņiem liek citi, ir vergi. Un tagad es pateikšu nākamo uzskatu, par kuru pret mani vēršās. Tātad es esmu no tiem cilvēkiem, kas runādams tieši valodu pastāstā. To, ko domāju, un to, ko domāju, to es arī runāju. Un runāju, cik man tas iespējams, precīzi. Tajos laikos, un šo skolas nemāca, visticamākais nemācīs arī turpmāk, vismaz režīmu skolas, kad vergi kļuva par vergiem, pirms tam būdami brīvi cilvēki, ar ko nāca dažādās sektas un varas no citām zemēm, un tā saucamie krustneši nolādētie, ar ko viņi nāca, ne tikai ar liekulīgo dievu vārdu, šie meļi un bezsirži nāca, viņi nāca ar alkoholu, citās zemēs ar narkotikām, cita veida narkotikām, lai apdulinātu pakļauto kontingentu un lai viņiem iemācītu maksāt klaušas un nodevas. Un pārlecot notikumiem pāri, gadsimtiem ejot, šis te modelis ir saglabājies, ka morālie kropļi neredz savu morālo kroplību tajā, ka viņi paši stutē režīmus, kas viņiem dara pāri, viņiem un viņu bērniem. Nu, tā ir morālā kroplība, šādi darīt, vai ne? Taču daudz tajā piedalās. Un kāpēc viņi piedalās? Pavisam vienkārši motīvs. Lai tik mani liktu mierā. Tāda puņķošanās ir ļoti izplatīta. Tas patiešām tā notiek. Un tad vēl ir tādas gļēvās dvēselītes, kas saka, man ir vēl ko zaudēt, tāpēc es nevaru darīt savādāk. Un viņi puņķojās, tas arī parādījās jau pieminētajā Covid afērā. Cik daudz bija tādi, kas nošļurinājās tikai tādēļ, lai nezaudētu darbu. Cik daudz bija tādi, kas testējās un citas idiotu darbības veica, lai tikai nezaudētu darbu, citi vēl tādēļ, lai varētu ceļot, un ko tik vēl nedarīja. Vai tas nav ārprāts? Jā, tas mazliet no vēstures, un tagad par uzskatiem runājot. Jautājums. Ja uzskatu dēļ mani varēja šķirt no maniem bērniem, un, kā jau teicu, tas ir jau 6. gads, tojās 7. kopš tas viss ir noticis, tad kuru vēl cilvēku vajā uzskatu dēļ, vai tad, ja vērsās pret mani un maniem bērniem šādi, tas nozīmē, ka tiek gatavot ceļš, lai šādi vērstos arī pret kādu citu tēti un mammu. Ir vecāki, kuri turās kopā, kuriem nav raksturīga nodevība un tie sargā savus bērnus. Taču ir tādi vecāki, kas pat ir zemāk krituši kā dzērāji, kā narkomāni, jo viņiem raksturīga nodevība, un to viņi dara apzināti, būdami gļēvi. Un tad vēl ir arī tādi karjeristi, kuri dara to, ko viņiem liek, nedomājot par sekām. Un es gribu atgādināt kādu tādu notikumu, kas ir saistīts ar kādu tādu sievieti, saukšu viņu precīzi vārdā, Ellu Petrovu. Viņa 2020. gadā decembrī bija viena no pirmajām, kas pieslēdzās man līdzjūtīgo pulciņam. Tiem, kas centās tā kā sākumā atbalstīt un tur stāstīja pareizās lietas, kas būtu jādara, lai varētu atkal satikt bērnus un tā. Tad viņa centās mani kūrēt. Taču nepagāja ilgs laiks, kad no neutralitātes viņa pēkšņi kļuva par varmāku attiecībā pret mani un maniem bērniem. Viņa ne tikai centās kūrēt mani un viņai tas neizdevās, viņa kūrēja, kā es vēlāk uzzināju, arī bērnu māti, protams, pret mani. Viņa kūrēja pēc tam citus gadus arī kādu citu cilvēku pret mani un pret kādu manu draugu un centās postīt arī kādu citu ģimeni, radot neatgriezeniskas sekas. Kāpēc es šo pieminu? Tāpēc, ka šī sieviete, Ella Petrova, pēc tam, kad viņa bija lietojusi masku, šoreiz to saku pārnestā nozīmē, viņa tēloja labvēli un manas ģimenes draugu, viņa nostājās pret mani, pret maniem bērniem, izprovocēja situāciju, kuras rezultātā mani bērni tika piespiedu kārtā testēti, pakluso, protams, no manis bērnus slēpjot, un pēc tam arī tika nošļurināti ar Covid sektas vakcīnu. Un tātad Ella Petrova
ir līdzatbildīgi šajā noziegumā, un šo noziedznieku, kas piedalījās, kopumā ir vairāk kā 100. Tas ir no tā, ko es zinu pēc papīriem, pēc dokumentiem, tiesas papīriem. Un lūk, kas notika ar šo Ellu Petrovu un viņas tā saucamo ģimeni? Kādā reizē Covid afēras laikā pēkšņi viņa Facebook vietnē saka, ka viņai ir pazudis viens no viņas bērniem. Cik es zinu, šī netīrā sieviete nodarbojās Raudžu ģimenes projektiem un centās iespējams kādus plānus kalt arī saistībā ar maniem bērniem. Tas nāks gaismā, ja tā tas būs bijis. Taču viņai nācās dabūt pa ādu īstermiņā. Viņas bērns vai arī Audžu ģimenes bērns nav vainīgs pie tā, ko darīja Ella Petrova. Taču reizēm brīdinājumi atnāk arī šādi. Un es pieminēšu, ka man tur nebija nekas jādara. Man tas bija kā jaunums, ko es uzzināju no Facebook vietnes, tā kā Facebook algoritms šo informāciju piespēlēja no cita cilvēka profila, kas bija dalījies ar palīgā saucienu, ka tiek meklēts bērns, kurš ir pazudis. Un kāpēc es to stāstu? Tāpēc, ka ir sakrājušies šo gadu laikā jau daudzskaitlīgi notikumi, kur šie te, kas ir piedalījušies skaitniecībā maniem bērniem un arī pret mani, ka viņus skar tādi notikumi, par kuriem viņiem nebūs mierīga dzīve turpinājumā, un pavisam noteikti viņi nevarēs mierīgi gulēt. Un viņiem būs jāatbild. Un ja es, Mareks Markus, līdz šim esmu saudzējis šos te morālos kropļus un valsts tēlotājus, taču uzreiz teikšu, es zinu, kas ir cīņas, es zinu, kas ir fiziskas cīņas, un tie, kas mani zina no manas jaunības, tā pa īstam zina, ka es esmu gatavs arī fiziski cīnīties un zinu, ko nozīmē cīnīties arī vienam pret 11. Jā, es nepārteicos. Es to zinu. Un zinu, kā tik ārā no šī slazda, ko veido režīms dažkārt arī pret mani, un tāpēc es teikšu vienkārši nelieniet. Es jums vēlreiz saku, valsts tēlotāji, nelieniet, jo es, Mareks Markus, neesmu raustījies un neraustos ne no viena režīma. Man nav autoritāšu, un es nevienam neesmu autoritāte. Man nav sektas, un es nevienā sektā vairs nelienu, un es izdaru savus izvēles. Un es atradīšu savus bērnus Robertu Danielu un Emīliju Markus. Agrāk vai vēlāk, bet es atradīšu. Un arī mani bērni atradīs mani. Es tam pielikšu maksimālas pūles, un tādas pūles, kuras ir taisnīgas. Es teikšu, mani bērni, pēc šīm pārdomām, ko esmu jums pastāstījis, vienu vienkāršu domu – mācieties sevi un viens otru aizstāvēt un dariet to taisnīgi. Sevi aizstāvot un tāpat arī pēc iespējas taisnīgi aizstāvot citus. Es jūs tētis, jums paužu šo domu un zinu, ka jūsu sirdsapziņā tā nebūs sveša. Es mīlu jūs, mani bērni, un uz tikšanos laikā, kurš pienāks.